Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Bērna attīstības saistība ar vācu valodas mācību procesu jaunākajā skolas vecumā. Maģistra darbs. Konsultants, pedagoģijas doktore, asociētā profesore Dainuvīte Blūma. Sanita Vecmane, pedagoģijas maģistrantūras neklātienes nodaļas studente. 2001. gads. Labdien! Es esmu Sanita Vecmane Briede, šī maģistra darba autora, un šodien es turpināšu lasījumu no sava maģistra darba jums. Ceturtā nodaļa – mācību metodika. Pirmais apakšpunkts – valodu vai svešvalodu mācīšana ir smalks mehānisms. Mazākus bērnus māca reizē ar valodu, mācot uztvert arī apkārtējo vidi. Es atgādinu, kad šī maģistra darba tēma ir par jaunāko skolas vecuma bērnu attīstību un to saistību ar mācību procesu. Mazāki bērni vidi uztver un apgūst lēnāk nekā lielāki bērni un pieaugušie, jo viņiem vēl ir ļoti maz zināšanu par apkārtējo pasauli. Tāpēc valodas apguves mācību process ir ilgāks. Pusauģi un jaunieši, kā arī pieaugušie, ātri uztver apkārtējo vidi, to labi pazīst, tāpēc ātri uztver svešvalodas nosaukumus, dažādām lietām, parādībām un dzīves norisēm, jo tas pietiekami labi pazīstams. Arī tie mazie bērni, kuri ir ļoti kustīgi, dzīvīgi un aktīvi, arī šī paša iemesla dēļ ātrāk apgūst svešvalodas. Ne tikai svešvalodas, bet arī citas mācības. Jo šādi kustīgi bērni ātrāk uztver un apgūst apkārt esošo pasauli. Tādēļ var secināt, ļoti svarīgi, lai mācību process būtu aizraujošs un maksimāli interesants. Lasi, piemērots vecumposmam un konkrētiem individiem. Tad arī pasīvākie, aktīvāki iesaistīsies mācībās un līdz ar to labāk apgūs valodas. Šajā gadījumā otrs. Svarīgi, nedrīkst skolēnam aizrādīt pēc katras kļūdas, tad bērns baidīsies droši un brīvi runāt. Daži vispār nerunās. Nedrīkst apslāpēt skolēna uzdrīkstēšanās prieku. Ikdienas sarunu valodā savstarpējā saskarsmē dzimtajā valodā arī netiek aizrādīts pēc katras kļūdas, lai gan tās ir īpaši stila kļūdas. Pamatā jebko, tai skaitā valodu, var apgūt tikai vingrinoties praksē. To darīt traucē nemitīga norādīšana uz skolēna kļūdām, kas savukārt mazina viņa mācību motivāciju, jo kļūdas var atrast vienmēr. Kamēr cilvēks mācās, tikmēr viņš kļūdās. Tas ir normāli. Nedrīkst ievērot tikai skolēna kļūdas. Tas rada vilšanos. Skolēns ir kaut ko mēģinājis darīt, centies, bet to nenovērtē. Neuzslavē, ievērojot tikai kļūdas. Vispirms skolēns ir jāuzslavē par labi padarīto. Jebkurā darbā var atrast kaut vai nedaudz ko labu slavējumu.
jāizrāda savu pozitīvā attieksmi pat par skolēna mācību darbību, un tikai pēc tam var norādīt kļūdas, lietas, pie kurām skolēnam ir jāpiestrādā, kur jāvērš uzmanība. Svarīgi, lai skolotājs šādā situācijā piedāvātu skolēnam savu palīdzību. Šai reizei viss. Turpmāk par šo 4. nodaļu mācību metodiku vēl. Visu labu!